Esiet sveicināti visi 4. maiņas skatītāji. Klāt jau ir 8. epizode podkāstam, tāda 4. maiņa. Un šodien pie manis ir šīs sezonas Latvijas čempions, LV Florbola līgā, virslīgā, Ulis Mētra. Čau, Uli! Čau, čau! Kādas sajūtas pirmās? Protams, ļoti patīkams. Savādāk to noraksturot ir grūti. Prieks, kad varējām savilkt visu sev kopā to ilgo garo sezonas un pirmssezonas darbu, ka tas atmaksājās ar to galveno mērķi, uz ko mēs gājām. Es šo sarunu sadalīšu divās daļās. Sākumā parunāsim varbūt par Florbola pirmsākumiem, karjeru, citām spēlēm. Tad jau uz otru daļu vairāk parunāsim par tavu šo sezonu, izšķirošajām spēlēm. Pirmais jautājums, ko es tev jautāšu, pastāstu vispār, no kurienes tu nāc, kā tu sāki Florbola spēlēt, kad tu sāki vispār par sportu interesēties? No pašiem sākumiem es teiktu, ka sporta interesi noteikti slēpās vecākos un ģimenē. Man tētis spēlēja hokeju kādreiz. Tas bija, man liekas, Jelgavas amatieru turnīrā. Kad es zinu, ka mana pirmā medaļa ir viņa zelta medaļa tajā turnīrā. Es biju cīkais uz soliņa un riktīgi fanoju par visu to pasākumu. Es domāju, no tā tas viss sākās. Tā kā man arī brālēni vienmēr bijuši tādi atletiski džeki. Viņiem, man liekas, šobrīd un arī tādi interesē tieši jebkas, kas motoriem saistīts, autosports, motokross, kaut kas tam līdzīgs. Bet es vienmēr kaut kā tie komandas sporta veidi riktīgi aizrāvu. Tad jau, kad bija jaunāks, tad basketbolu izmēģināju, hoķi arī spēlēju pirms Florbola. Tenis arī esmu trenējies pa vidām. Un kaut kā tas ceļš aizved līdz Florbolam, kad kaut 7 gadu vecumā, man liekas, vai bišķi ātrāk. No Jāgavas ar vecākiem pārvācāmies uz Rīgu. Pirms tam bija hoķis bišķīt spēlēts un nebija īsti tie varianti tikt principā uz treniņiem, kā piņķi vai žolska, baigi tālu, un tad nebija īstā iespēja vecākiem izvedāt, un tad meklēja kaut ko tuvāko, kas varētu aizstāt. Un skolā bija Florbola treniņi. Florbols, mēs tur bija grupa ar džekiem, kam tas patikās, tad trenējāmies no sākuma skolā, tad citi džeki sāka Ulbrukā Masteros trenēties, un tad pēc kaut kāda laika man likās, loģiski ideja būtu arī to pašu darīt, un man liekas, no otrais klases sāk tā nopietni trenēties. To pirmā komanda ir Ulbruka, jau tu iegāji iekšā Ulbrukā. Lācis, kas tev pirmais treneris bija? Man liekas, ka Andris Pielips vai Jānis Juškēds. Tur 50-50. Es zinu, ka ir kaut kāds pats sākums, ka es kaut kāds pāris spēles aizdīju. Es neatceros, kurš mums tajā brīdī bija treneris, bet es teiktu, ka dalīti ap divi. Jā. Un tad tu sāci spēlēt, tu saki, 2. klases, kurš kaut kāds 9. 10. gads sanāk. Tas 9. jā. Un sanāk, daudz bērnu vispār, Ulbrukā tur nāca skolā arī uz Florbola treniņiem. Kā jūs bijat liels bars vai tāds mazāks? Mēs bijām diezgan liels bars. Mums tajā brīdī bija tā, ka daļa no treniņiem notika Rīgā un daļa no treniņiem notika Ulbrukā. Un tad man liekas, ka es pareizi atceros, ka tā komanda beigās tiek veidota no abām no Rīgas džekiem un Ulbrukas džekiem sapāstiem kopā. Un tad kaut kādā brīdī bija atsevišķi, bet kaut kādā brīdī tas apvienojās. Un tad, mums, man liekas, treniņi no sākuma bija zelta bowlingā, kad ilgu laiku un diezgan daudz, man liekas, mēs tur vienmēr bijām tā, kad bija noteikti par savu vietu jācīnās. Jūs tur bijāt 99. gadu vai arī par citu gadu? Pa divu gadu pārsvarā dālījās. 98, 99, tad jauniešos, man liekas, mēs arī ik pa brīdim arī ar 97. kaut ko patrenējamies. Bet man liekas, tā arī pārsvarā ir, kad Florbolā pa tiem 2 gadiem pārsvarā dalīja, un tad mums bija tā savējā 98, 99. gadu grupa. Jā. Bez tev tādu pirmie cīņas biedri atceries, tā kā arī no tev vecāks tagad vēl spēlē tādu noritni pazīstamu uzvārdu. Man liekas, ka vienīgais, ko es konkrēti atceros, ka es sāku, kas vēl joprojām nopietni spēlē, ir Kārlis Petrovskis. Viņš vēl būtu arī bija arī tajā čempionu šī gada komandas sastāvā. Viņam vienkārši pirms sezonas augusta beigās ļoti īsu brīdi pirms sezonas sanāca ceļa trauma ļoti nopietni, tāpēc viņš arī nebija visu gadu pieteikumā. Bet, es zinu, man liekas, ar tā maiņa, ar ko es nospēlēju ļoti ilgi jauniešos, mēs bijām ar Petrovskā aizsargi, bija Reino Šēvits, Kristers Eglīts un Emīls Birts. Man liekas, tā mēs arī visus jauniešus vēl nodargājām. Jā, zinām uzvārdu, tā.
Un tās tavas pirmās komandas, kāds vecums U10, U12 kaut kāds? Man liekas, U12 visvairāk atceros, U10 tā bija šī mazāk, U12 jau tā konkrēti sāk jau atcerēties. Kas tāds ir labākās atmiņas jauniešos no tiem čempionātiem? Man liekas, es nezinu, mēs U14 uzvarējām, bet U16 man liekas, mēs uzvarējām pret Jākovu finālā, kaut 5-3, kad Jākovā Klaus Jansons, Klaus Ozoliņš tur bija tā kā. Es nezinu, mūsu tie jaunieši gadus asociējās, es atceros ar to, ka ļoti daudz komandas, ļoti labas komandas, viss kaut kur bija Pārgaužu Džeki, Lielvārds Džeki, Ķekava. Varbūt es atvainojos, es kādu aizmirstu naudīšu spēku, bet bija ļoti liela sāncensība. Tiešām ļoti labi florbols tajā brīdī aug. Man liekas, daudz, diemžēl, ir jau to sportu pametuši no tiem tieši 8, 9 gadi, bet pāris no mums vēl tā ir. Jā, bet liela arī, manuprāt, spēlē vienkārši amatieru turnīros šobrīd tā teikt, ka neizvēlēs to, ka ies tā tiešām daudz treniņi, bet vienkārši spēlēs. Kāpēc varbūt tev nebija tas ceļš tā teikt jauniešos, ka tu varētu vienkārši spēlēt zem Rīgas čempionātā un nespēlēt vairs? Es nezinu, man liekas, ka man arī tā pirmā sapņu profesija, kad bija maziņš, kāds tur grib būt par policistu, par ugunsdzēsēju, es gribēju būt profesionālais sportists, tas bija jau tas, kas bija sīks, es zināju, ka man to gribētos. Bet sanāca izvēlēties to florbolu, kas ir tāds ļoti, man liekas, mazas pits, kas no florbolistu džekiem ir saukts par profesionāļiem un tieši, ka tīri viņi varētu no tā arī dzīvot. Bet, man gribēja būt tie savi mērķi, un es atceros jau kaut kad 14 gadu vecumā, kas bija maziņš, mums bija nometne, laikam vasarā, tad bija tas jānosauc katram tas savs mērķis, ko tu gribi florbolā sasniegt. Es atceros, ka es teicu, ka es gribētu spēlēt, ārzemēs, top 4 valstīs, un tajā brīdī tas, citiem džekiem tas bija smieklīgi, un tad man bija tāds, es tajā brīdī neko nevarēju izdarīt, bet gadu laikā es varēju. Savņiem ir jātic. Jā. Bez nerealistiskiem sapņiem nav fantastiski redzēt. Jā, tas arī noteikti to motivē, iet tiešām uz tiem treniņiem un ielikt darbu, bet daudziem vienkārši treniņš ir tāds for fun vairāk vienkārši. Es arī vienmēr zināju, ka es nebiju pats talantīgākais džeks. Man apkārt ir bijuši tiešām ļoti talantīgi spēlētāji, un es sapratu, ka tas savs, ko es varu ielikt, ir tas darbs vairāk, ka to es arī centos ielikt, un tas talants arī ik pa brīdim ar to darbu kaut kā nāk arī līdzi, bet lielāko daļējoties es teiktu, ka savus lielos formulu mērķus tīri caur darbu esmu izcīnījis vairāk. Par jauniešu šeimā, laikam, jo arī spēlē Pirmajā līgā un virslīgā, tev bija iespēja arī spēlēt Latvijas U19 izlasē. Pastāsti par Latvijas U19 izlasi, kā tas bija viss treniņu process, arī viens pasaules čempionāts Zviedrijā. Baigi forši loģiski, kad tajā brīdī vēl Džeki mēs bijām diezgan jauni un tik daudz ļoti nezinājām, tā kā viens no otru no citām komandām citus Džeks, tur varbūt kāds zināja kādu, bet nebija tā kā tik ļoti tās attiecības labas, bet sanākot tajā nometnē vienmēr bija tā sajūta, kad, protams, kā citi Džeki savējā tur vienmēr tuvāk, bet lielāko daļējoties mēs sapratām, un arī kādas nesaprašanās vai tur cīņa ir bijusi. Spēlēs, kad šajā aplī mēs esam visu ņēmuši to vienu mērķi, un man liekas arī no tā man ir veidojušās ļoti labas attiecības ar citiem džekiem, ar džekiem no citām komandām tas ir, un kuriem vēl joprojām līdz šim brīdim esam ļoti labi draugi. Tad loģiski, ka visiem gribās to vienu pārstāvēt savu valsts pasaules čempionātu, tas viens no lielākajiem godiem, man liekas, ko sportā arī var izdarīt. Un tad, nezinu, varbūt treniņu procesā laikam mums tur neizgājums bija vēl intensīvāks plānots, bet kaut kas tur nelīdz galam sagāja. Bet sagatavojāmies cik labi varam, un man liekas, ka mūsu čempionātas rezultāts bija diezgan labs. Man liekas, arī rezultāti arī parādīts, ka mums bija laikam -1 pret Šveici vai kaut kas tāds, tā kā ļoti minimāli. Tā varbūt, lai sasniegtu augstāku rezultātu, tā atstarpe bija, bet kopumā fantastiska pieredze. Ieteiktu arī visiem džekiem, kam sanāk arī tajās pašās nometnēs un viss pārējais, izlikt to visu sevi tur, jo tas pasaules čempions ir kaut kas tiešām ļoti foršs, un kad, ja tev sanāk būt tajā visā atmosfērā un tā pieredze, tas ir kaut kas unikāls. Bija tā konkurence tik tā, teiks, uz tās pasaules čempionātu, vai jūs nebijāt tik daudz, ka bija jūtams, ka tiksim? Grūti. Es jau nekad nedomāju tā, ka tas ir viegli. Es arī šajā vecumā, piemēram, šajā gada komandā, es nemēģinu. Kocēnos mums notika, jā? Man liekas, mums bija vairāks moments, bija
kaut kāda daļa bija, kas bija tā kā stabilāka no sākuma, un tad loģiski, ka testēja citas spēlētājs. Precīzi skaitos, baigi grūti būs nosakt, bet es domāju, ka noteikti kaut kādi 30, 35 džeki tika iztestēti. Jūs skatīsiet, arī tāds pārbaudas spēles pret kuršiem, mums arī pret Somijas sporta klubu bija pārbaudas spēle. Jā, es atceros, ka tagad mēs esam, man liekas, mēs arī aizbraucam uz Somiju, pret Somiju un spēlēt pārbaudas spēles. Tad tā šī laika zvaigznēm varbūt gan jau visi zem, kas florbols skatās Jona Rantālu, man ir bijis fantastisks skats no laukuma, redzēt, kā viņš darbojas jauniešos, tiešām ļoti masīvi talantīgi spēlētāji, un tas bija atrāvāmies pa zobiem, bet pieredze no tā bija fantastiska. Un paturpinot jau, kad paliec uz tādu pieaugušo formu, pirmā līga un virslīga, grūti tagad teikt Latvijā pārslēgties no tā jauniešu formu un ielikt tajā pieaugušo formu. Es domāju, ka jā, tas ir baigi personīgi, kā kuram kādu lomu tu spēlē. Es varbūt vienmēr zināju savu vietu, man bija vairāk tā aizsardzības loma, un man arī augums bija pietiekami pateicīgs, ka nebija tas mazākais džeks, diezgan normāli plecos, masa ir, tā kā mācēja vairāk par sevi pastāvēt tajā laukumā, bet es nezinu, kā tā situācija vienkārši šobrīd ir. Ejot pirmajā līgā iekšā, man liekas, ka florbols kā sports vismaz Latvijā ir gājis tā kā vidējais vecums gājis uz leju, kad jaunāki džeki tagad arī sāk pirmajā līgā spēlēt. Bet tajā laikā vēl bija, pieņemsim, komanda kā Talsu Apelsīns, ko mēs spēlējām finālā. Tur bija pieauguši džeki ar lielu pieredzi, jau tur pirms tam virslīgās un tādā garā, tā kā nebija viegli. Bet tagad tev arī pieņemsim šogad kurši un leģions, tā kā ir komandas ar pieredzējušiem spēlētājiem, tā kā es noteikti neteiktu, ka ir kaut kas krities līmenis vai kas tāds, bet noteikti tas ir kaut kāda pārēja no tā visu tajā procesā, bet zin kā, vai nu tu pielāgojies vai nē, tur nav īsti nekas pa vidu. Kā jums, piemēram, jums jau bija komanda Latvijas universitāte, tā saucās pirmajā līgā. Jā. Jums bija vairāk jaunieši, vai arī bija tādi uz pusi pieredzējuši, tagad jau laikam tikai jaunieši spēlē. Šobrīd, man liekas, tikai jaunieši palikuši tā, kad jau 16 gadīgos liek tur iekšā. Mums bija vēl tā, ka bija arī pieredzējušie džekti, ka tāda laba daļa, kāda mājiņa pusotru noteikti. Un to jaunajiem bija tāds, es man liekas, sāku kaut kādos 14 vai 15 gados tur. Un noteikti fantastiski pieredze, un tas arī, ka vecie džeki bija tā kā bišķi smelties no to pieredzi no viņiem, tas jau vienmēr ir ļoti, ļoti noderīgi. Un kā pirmās sezonas virslīgā, tu kā jaunieši spēlējot skatījies, arī Ulbrukas virslīgas spēles gāja skatīties? Jā. Tas ir, ka tu skaties un tad pēkšņi spēlēt ar te džekiem vienkārši kopā. Forši, es diezgan daudz florbolu skatījos, zinu, ka es ar tevi un Spektru arī tik daudz skatījos, Ulbrukas spēlēm sekoja līdzi un Lekringam arī, loģiski, ka Latvijas tajā virslīgai tajā brīdī. Florbolam tā arī šobrīd diezgan aktīvi sekoja līdzi ārvalstīs, un tas vienmēr bijis tāds, man vienkārši patīk redzēt, tīpaši, kad ir labas spēles, ir patīkam skatīties. Varbūt, žurnālisti, ka tā savs podcasts jāpēc. Ir tā doma apsvērt, bet es saprotu, tas vēl kādu laiku, man jānoliek tā spēlēšana malā, tā es varētu tam pievērsties savādāk, ne uz vienu, ne uz otru. Atvērsim vakants podkastam. Kā tad ir virslīgā spēlēt? Es skatījies vienkārši Ulbrukas spēles, pēkšņi kopā ar viņiem spēlē. Es nezinu, kā to noraksturot. Tu jau tā kā esi jauniešos tajā ģērbtos, kaut kā pieraugi loģiski, tu pārkāp pie džekiem, tas ir pilnīgi savādāk. Es teiktu, lielākais lēciens bija no pirmās līgas uz virslīgu, tāpēc, ka tur jau tā ģērbta mums bija ļoti pieredzējuši. Tas bija tāda lielē Akulovs, kas tur vēl. Akulovs, Žēls, Bulāns, pēc laika jauns jautājums, Juris Gribis. Tā kā tur piemērs, tu varēji smelties. Mēs arī esam spēlējis ar Aināru Škēviču kopā vēl. Tā kā savu jauniešu treneri, tā kā tāda forša pieredze ir arī bijusi. Kāds ir lielākā atbildības sajūta uzliek, jā, noteikti? Noteikti, tikai tu jūties, sākumā tu ļoti loģiski ļoti nervos. Tev galvenā doma ir prātā, tā kā neko nesačakarēt. Bet pēc kaut kāda laika tam visam pierodi un loģiski saproti, ka gan treneris, gan komanda tev uzticās. Tad arvien stabilāk un drošāk jūties, tad arī tā spēle arvien vairāk atverās ar laiku. Cik jau tagad sanāk, tev ir virslīgā sezonas bijušas? Tieši Latvijas? Jā. Vai vispār tikai pieaugušā? Nē, Latvijas virslīgā? Jā, Somija. Nezinu, man liekas, ka tad bija 4. Kad mēs pie 4. palikām, man liekas, tad to sezonu, man liekas, es pilnu nospēlēju. Tad bija tās 2 pirmās. Tad es biju prom, tad pagājuši gadu.
5-6 varbūt. Sanāk, 17. gada tituls, tu arī, cik kaut kāds 3 sezonas nospēlējis jau pēkšņi spēlēšana arēnā, pastāstījāt. Loģiski, ka neviens tajā brīdī, kad paziņoja, ka tā kā florbola fināla pārējās uz vienu spēli arēnā, tas visiem bija tāds liels wow. Un pirmo reizi atrodoties... Tajā gadā spēlēt, kad tā bronza, Lakers. Es spēlēju, man liekas, vēsturiskais spēlēs. Jā, es spēlēju tur, man liekas. Varbūt ne, es neatceros, cik daudz, man liekas, mazāk arī, bet man liekas, ka es spēlēju. Tad nākamā sākot, tas loģiski, ka tu esi tā laukuma. Tas no sākuma loģiski, ka baigi iet uz to galvu, kad ir cilvēki skatās televīzijā, tevi rāda un pirms tam mums laikam arēnā, viņi varēs gājis hokeju, skatīties. Tad, no sākuma ir reāli sajūta, ka tur no sākuma parasti tur, hoķi gāja skatīties fānos, un tagad tu esi uz tā laukuma, ka tev nāk skatīties. Bet, jāpierot vienkārši tur ātri no sākuma ir tā atšķirība arī laukumā, ka nav pieredze, ka tev ir tas lielais plašums apkārt. To es zinu, ka mēs daudz ar džekiem esam runājuši, tas viens no galvenajām lietām, ka tu uzkāp, ka tu sajūsti to laukumu, tā kā, bet pēc tam tas fināls ir ļoti liela nervspēle. Es teiktu, ka tehniski komanda neviena nenospēlēs vislabāko spēli. Arī šogad mēs nenospēlējam ne tuvu, man liekas, cik labi mēs varam. Bet tas ir tīri, cik tajā visstresainākajā vidē, kur komanda spēs labāk noturēties. Man liekas, īstenībā ir jocīgi tas salīdzināt, bet es padomāju pie sevis, es vismazāk nervozs jūtos pirmajā gadā. Kas šķiet dīvaini arī man. Bet es tagad atceroties pirmajā gadā, kad mēs finālā spēlējām. Sanāk, tad otrajā gadā, kad es biju arēnā. Tad pirmajā gadā, kad mēs bijām finālā, es vismazāk jūtu to stresu spriedzi. Kaut kāda tāda ideālā diena bija sastājusies. Tad otrajā reizē es zinu, kad es diezgan švaki nospēlēju. Un tad šogad es varēju labāk noteikti, bet nebija tik traki. Tagad pieminējāt finālu to vienu spēli vispār. Tur sanāca, skatoties, nezinu, jauniešos pirmajā līgā, kad ir tikai 4 spēles finālā. Vai es laikam kārtu sāktas, ka viena spēle? Man liekas, ka viena spēle jauniešos, man liekas, arī ir viena spēle. Jā, jauniešos arī, bet varbūt ir sanāks kaut kāda sērija, kad līdz 4 mēs varam cīnīties tieši finālā. Man liekas, pirmajā līgā mums bija viens spēles fināls. Jā, man liekas, ka mums nav nemaz tā sērija. Es zinu, ka mums Somijā bija, bet tur par tituliem necīnījos. Bet tur bija visur sērijas. Jā. Gribētu pamēģināt tādu sēriju, 4 spēles. Jā. Man liekas, ka tas ir tīrs mans personīgais viedoklis, bet ja tu gribi noskaidrot tās sezonas labāko komandu, tad sērija ir nepieciešama. Jo tajā vienā spēlē, kā var notikt jebkas, attiecīgi 4 spēles uzvarēt uz haļāvu tu nevari. Tas nav daudz saka, ka tev viena spēle mums ir, ka mums izšķiras labākais. Tātad, ka kāds saka, ka tā ir vairāk nervu spēle nekā tā tehniskā vienkārši. Tas ir mans viedoklis. Cilvēki, es zinu, cik cilvēki tik viedokļi, bet ir esot tur bijis, man šķiet, ka ir tā spēle, un tā kā tieši mums jau arī ar Talsim reāli 2-2 varēja iet uz abām pusēm. Tā kā, ja tu gribi, viņus tagad Somijā iet ļoti labi fināli, kur šobrīd ir 3-2 sērijā, un tur arī varēja redzēt, ka pirmā spēle klasika šobrīd jau Oileriem 3 spēles pēc kārtas. Tur arī mēs vairāk varam redzēt tieši tā gada to labāko komandu tajā čempionātā. Šeit Zviedrija arī ir viena spēle tikai, Kāpēc Somi tā pieņemši? Nezinu, kāpēc viņi tā... Es nezinu, viņiem bija arī viena spēle kādu laiku. Viņiem bija tā, ka viņi Helsinku halē, kad arī spēlēja kaut kāds pāris gadus to vienu spēli, bet tad viņi pārgāja atkal atpakaļ. Es neesmu 100% to iemeslu dzirdējis, bet es pieļauju varbūt, kad atsaucība no klubiem spēlētiem bija tas, kad varbūt gribēs to sēriju. Tas, manuprāt, no skatītājiem atkarīgs, tā teikt. Jo, skatītājs skatīs pretējo, viņam vajag to vienu spēli. Bet sportistam būs pilnīgi savādāks domas. Protams, bet skaļos, piemēram, NHL finālā arī fantastisks. Tas jau arī, man liekas, tā viena spēle uztais to šovu. Jā, ultimātais šovs, visi var savākties uz to vienu reizi, visi pie televizoriem. Tā ir viena spēle un viss. Latvijā mums jau ir forši tas, kad visas tās spēles pēc kārtas tiek spēlēs tās dienas gaitā visās līgās. Visās līgās, I guess. Bet, kad tev ir tā sērija, tur jau ir daudz vairāk plānošana, tur tas un tas. Un tagad jau Somijā arī bija tagad interesanti. Viņi spēlēja, man liekas, klasikam mājās, Oileriem mājās, un tagad viņi spēlēja tā kā 5. spēle bija Helsinku ledus halē, kas ir tā kā neitrāls laukums.
Tas arī ir interesanti pieeja, man liekas. Tieši mēs piesaucām Somiju. 18. gadā tu kļūst par Latvijas čempionu, un tad pēkšņi dodies uz Somiju. Pastāsti, kā nokļūst Somijā spēlēt florbolu? Kā jau iepriekš minēju, man bija tāds sapnis doties kaut kur ārā, top 4 lielajām valstīm spēlēt, un laicīgi sāku skatīties, kurus varbūt to arī spētu izdarīt. Paralēli loģiski domājot, vai nu darbs, vai nu skola. No sākuma izdomāju, ka, protams, vēlētos studēt, centos atrast universitāti, aizgāju uz izstādi skola, kas tajā laikā, es nezinu, vai tagad vēl, bet Radisonā. Bija tā liela ķipsla, un tad ir otra Radisonā. Startautiskā gan jau, jā. Aizgāju uz turienu, un tur es atradu vienu skolu no Somijas. Parunāju ar cilvēkiem, kas studēja, gan absolvējuši bija, un viena no skolotājiem. Un man aizrāja, man izstāstīja, kā nosūtīt savu pieteikumu. Es pieteicos, laicīgi vien jau kaut kad janvārī vai janvārs, februārs atnāca jau iestāja eksāmeni. Un noliekot iestāju eksāmenus, jau martā tu zināji, vai tu esi ticis iekšā vai nē. Un attiecīgi, man liekas, tā gada laikā jau es pirms sezonas beigām jau zināju, ka man ir iespēja braukt. Un tad es sazinājos, man liekas, man vajadzēja loģiski klubu atrast, jo zināju, kurus bāzēšos skolai. Un loģiski, ka Somijā es nevienu nepazinu. Un zināju, kas man Somijā ir spēlēs, tas tajā brīdī bija Artis Raitums. Un kad sakontaktējos ar Arti Raitumu, arī man vecāki palīdzēja tajā visā procesā, un tad Artis arī apzvanīja no sākuma, man liekas, vēlējos, lai Turku vienībā spēlē, loģiski man bija baigā distance no skolas uz turien, tad man zvanīja apkārtējos treneris, un tad tika līdz Hamelin Steeleriem, kas bija relatīvi netālu no manas skolas. Un viņi teica, ka būtu gatavi izmēģināt, aizsūtīju savus pieteikumu video, savu highlight mixtape, un nebija baigi garais. Jā, šito lietu es zinu. Man arī viens pazīstamais devās uz Zviedriju, viņš man palīdzību tā teikt, atrada YouTube apgāds tur video klips un samontēja. Es viņam vienkārši aizsūtīju pilnās spēles, tā kā, un viņš teica, ok, varam atbrauc uz trājātām 2 nedēļām. Es aizbraucu tur, un pēc 2 nedēļām teica, ka var spēlēt tur, tā kā. Labs, un cik sanāk sezonas nospēlēja Somijā? 4. 4 gadus sanāk studēt tur, jā? Studēju 3,5, nospēlēju sanāk 4, jā. Tās atmiņas tagad kontakti kaut kādu no turienes ir saglabājušies? Protams, varbūt ne super baigi daudz, jo kaut kāds pirmos gadus ļoti forši bija. Protams, ir cilvēki, ar kuriem tev ir tuvāks kontakts bijuši komandās, bet ir ļoti labi kontakti, arī esmu sākojis daudziem cilvēkiem tālāk viņu dzīvo, zinu, ka daļa jau ir beiguši, daļa jau kaut ko citu darās, kaut kur citur spēlē. Un sākoju viņiem līdzi, daudz vēl joprojām ir tajā florbola visā procesā iekšā, citi vēl spēlē tajā pašā Somijas F-līgā, citiem jau tas florbols ir pieriebies un ir beiguši. Bet man interesantākā pieredze, man liekas, bija pēdējā gadā, mēs spēlējām Kovē 4 latviešu kopā. Bija es, Ralfs Ursts, Rolands Kovaļevskis un Pēters Tekšs. Tas bija tas pēdējais noslēguma gads, kad es tur biju, tas bija baigi foršā pieredze. Tu jau kā gids trafmāni viņiem, jā? Nē, mēs dzīvojam jaunā pilsētā, un man liekas, Pēters jau bija bijis. Jā. Tajā brīdī Ralfiņš arī Lasbā pirms tam bija spēlējis, un tad Koļi atbrauc uz 1. gadu. Tā mēs tā gadu tur šeit notiek džeki nomalcām. Jums tagad komandā daudz jaunie spēlētāji, viņiem iesaka, ka viņi dodas, vidusskolā mācās studēt, tā teikt, uz ārzemēm, kādu florbolu valsti, tā teikt, un spēlēt paralēli. Es vienmēr saku, ka, protams, jādomā katram situācijam, ko tu vēlēs, bet, ja tev pirmkārt, ir tā iespēja, tu cilvēki redz, ka tu esi labs spēlētājs, tev varbūt piedāvāja no ārzemēm, un tev ir pēc vidusskolas, ja, protams, klubs palīdz pieņemsim ar darbu, vai tu brauc studēt, tad ir iespējas apvienot. Es parasti iesaku, ka brauc, jo uz to 1 gadu tu aizbrauks, pamēģināsi, attiecīgi palielam, drīz vai jebkurā brīdī var atbraukt atpakaļ. Man šķiet, ka tas būs kaut kas tāds, ko, slikts no tā nekad nekas nebūs. Jā. Attiecīgi vairāk ir tas, ka drīzāk palikt mājās un neizmēģināt, tad tu vienmēr sēdēs tas, kā būtu, ja būtu. Būtu gan tavs vēlreiz aizbraukt kaut kur zārsnēm spēlēt? Gan jau, bet es zinu, kā tagad dzīvē citas prioritātes, arī nav vairs universitātes laiks, bet es domāju, ka es būtu. Man ļoti gribētos uz Šveici kaut kur aizbraukt. Uz maģistriem? Vai tev maģistrs jau ir? Nav. Nē, es būtu arī gatavs strādāt tur un
Bet, jā, man liekas, bišķi labāk rādītājs laukumā jārāda, lai es kaut ko tādu realizētu. Nu, tagad tu nospēlēsi Somijā un atgriezies pagājušajā sezonā Latvijā. Kādas ir sevis atgriezties Ulbrakas komandā? Protams, Forša Ulbraka man ir vienmēr bijusi un būs, man liekas, kad tāds otrās mājas, kad jau no 7 gadu vecuma līdz 11 un tagad atpakaļ jau atbrauc, tad kluba struktūrā cilvēki, kas to visu vada, nav nekas daudz mainījies, un tāpat visi tie pazīstamie draugi, kas ir no iepriekšējiem laikiem iegūti. Tas ir fantastisks, loģisks, jūtos kā mājās. Viss ir savā ziņā zināms, bet arī atbraucot bija ļoti daudz pārmaiņas. Tā komanda, kad es aizgāju, un komanda, kad es atnācu, pilnīgi kaut kas savādāks. Tu biji jaunais, tad un tagad tev pilns jaunais. Jā, grūti justies vecam 23 gados. Jā, tālāk gribētos parunāt vairāk par šo sezonu. Esam ieskatījušies tavā karjerā, sasniegumos par tādu šo sezonu, par pirmssezonu, par tiem pirmiem 2 treniņiem vasarā, tātad, kas jums norisinājās. Kāda bija pirmssezona? Jums vēl bija jauns spēlētājs, pats Kovaļevskis, Olārs Šmits no Valmieras pirms atnāk. Kāda bija pirmssezona? Es teiktu, ka ļoti forši. Vienmēr prieks, kad tu sanāk spēlēt ar talantu, zini, ka tev būs jāspēlē ar talantīgiem spēlētājiem kopā. Es vienmēr par to priecājos un vienmēr cenšos uzņemt pie mums ar atvērtām rokām, parunājamies tādā garā laikā. Tas kontakts pa lielam, es nezinu, man vismaz ar visiem džekiem tā diezgan dabiski veidojās bija prieks. Es zināju, ka viņi ir, protams, fantastiski, nenormāli talantīgi spēlētāji. Tad, zinu, ko tev citu kā komandas biedram vajag vēl uzzināt. Bet jā, es jau automātiski ar to zināju, ka visi jau uzreiz zināja, ka Ulbraka būs stēgt jau, kad favorīts pirms sezonas. Un tad galvenais jau ir to visu spēt samanģēt, salikt kopā, lai tas viss strādā. Un tad mēs tā arī ir. Treneris teica, arī uzstādīja mērķi, loģiski tādai grupai. Galvenajam mērķim ir jābūt titulam, un tā arī mēs no paša sākuma teicām un sākām to visu celt kopā. Mēģinājām maiņas, skatījāmies, kas labāk dara. Un tā arī vēlām to procesu, tādu lēnā garā. Jums augustā sākās pirmssezona vai jau ātrāk, jūlijā sākāt? Jūlija beigas, augusta sākums kaut kas tam līdzīgs. Ir arī iespēja iet trenēties, man liekas, pirms tam māju vēl labu gabalu vēl notrenēties. Es zinu, ka man liekas, vēl var iet trenēties, mums tagad pirmā līga vēl notiek. Bet jā, tagad bišķi bija paņēmis pauzi. Bet jā, pārsvarā no augusta sākums tad ir tāds, tā, kad jau slēdzam iekšā. Vai pārbaudas turnīru, pārbaudas spēles bija pirms sezonas? Jā, es personīgi nebiju, bet mēs braucam uz Čehovu. Bija gadu iepriekš, ļoti forša pieredze. Tajā gadā mums arī ļoti labi gāja, ļoti labi nospēlējām. Man liekas, sanāk, kas tā ir nevis elites, bet pro grupa. Mēs laikam. Bet tajā pro grupā nevis šogad, bet pagājušajā gadā palikām 2. Zaudējām Rīga jauniešiem. Tad šogad negāja tik spīdoši, bet es pats nepiedalījos šogad netiku. Šo sezonu jūs sākāt diezgan tā pārliecinoši, jums 3 uzvaras, 3-5 vārti 3 spēlēs. Bija tāda pats tāds, ka tik daudz vārti jau 3 spēlēs, komanda džekši tā ir mūsu sezona. Nē, protams, ka sajūta ir laba, bet es domāju arī, es zinu, ka tev ir tur tālāk tā statistika, kā tur pēc tam spēlēs gāja. Jā, par to parunāsim. Jā, tas pirmās spēles, tagad jums 2 pastāstīts, tur nāca pretī Rockets un Baus, ka tur 18-5 pret Baus, 11-5 pret Rockets. Tās pirmās spēles, iedevot tādu foršu sevi, tas bija septembrī. Jā, bet mēs arī zinājām, nenoliekot nevienu komandu par zemu, bet mēs zinājām, ka jātiek ir līdz tam playoff komandām, lai mēs tiešām varam saprast, vai viss strādā, protams, pēc 11-5 vai 11 kaut kas, tu jūties labi, bet tu nenotestē, kur tā komanda šobrīd tā kā akurāti atrodas. Un pēc tam mēs vairāk. Protams, tas bija jāizdara, tas tāpat nav viegli, loģiski, nav jānokoncentrējās, bet mēs gaidījām to īsto testu, vēl bija šīs priekšstāvā. Tu jau pats teici par tām nākamajām spēlēm, jums sakoja spēle pret Rubena, vai tur bija, jūs sagrāvāt savāds komandu, bet tad 2 zaudējumi pret Dallas un Irlabu. Ko no šīm spēlēm atceries, kas tā kā nesanāca? Mēs loģiski, ka mēs vienmēr visi grupi bijām ļoti super tendēti uzvarai.
Kaut kādā brīdī mēs zinājām, ka kaut kas no tā, tas viss iecerētais, ko mēs gribam, ka nebūs tas viegli un tas nenāks tāpat bez maksas. Attiecīgi tajās spēlēs arī parādījās tas, ka mēs gribējām bišķi pa daudz ar tiem baltiem cimdiem, tā kā, mēs sametīsim viņam bišķi vairāk un tā cīņa un tas gribas spēks bišķi pazud. Attiecīgi Tals un Irlau tajā spēlēs ļoti labi to izmantoja, ļoti efektīvi, spēcīgu spēku florbolu nospēlējumu. Tas arī tajā brīdī bija tas, ko mēs nevarējām apspēlēt un kam mēs nevarējām tikt pāri. Un tas arī bija tas, ko mums vajadzēja jau no tām pirmajām spēlēm saprast, tās pirmās grūtības. Un tad ar tām spēlēm jau ejot uz priekšu, man liekas, mums bija 2 tādi momenti sezonā, kad bija tas, ka mēs bijām kaut kur nedaudz iesprūduši, ka mēs nevarējām atrast to atslēgu tieši spēļu laikā, bet pēc tam mēs to ļoti visu izanalizējām un mēs arī kā individu grupa tieši komandas iekšienē pa morāli daudz runājām atklāti un šo problēmu risināšanu man šķiet, ka bija arī ļoti labs iemesls, kāpēc sākoties play-offiem mums tik labi gāja. Arī tu pats pieminēji, kaut kas varbūt tika izdarīts, jo sezonas pirmā apli noslēdzāt diezgan labi, tu tika uzvarēta Lielvārde, Lekrings, Valmiera. Bija tāda pacelāta sajūta, ka uzvarēt šīs 13 tādas top komandas tomēr. Jā, protams, tas uzvaras, es neatceros varbūt to spēļu rezultātu, bet, protams, uzvarēt vienmēr forši un uz to ir jāiet katru spēli. Bet jā, mēs zinājām, ka ir vēl lietas, kas ir jāsalabo jau no tām iepriekšējām spēlēm. Tas varbūt tika bišķīt salabots. Bet jā, mums bija tāds ilgs sezonas, tāds garais process. Ja pirmo apli jūs noslēdzat 10 spēlēs, 7 uzvaras, 3 zaudējumi. Ir labi sajūta, jā. Ir ok. Jā, un pēc tam jums otrā puse, 5 uzvaras, 5 zaudējumi. Bija jums tāds grūtāks šis sezonas otrais posms regulārajā sezonā? Jā, man liekas, tas arī, kā es minēju, tas bija viens no tiem posmiem, ko mēs vairāk risinājām tas problēmas gan taktiski, gan treneris ļoti daudz, Andris Pilps ielika savu darbu un centās palīdzēt mums gan savā starpā, gan ar viņu atrast tās kopīgās valodas. Un varbūt tas arī bija labi, kad negāja tik labi, cik visi gaidīja un cik varbūt mums arī pašiem gribētos. Tas, kā jau teicu, sākoties play-offiem, tas līdz tam mums lika diezgan visu salikt pa plauktiem. Mēs sapratām, ar to, ko mēs rādījām, tad ar to nepietiks. Jā, tad izslēgšanas spēles regulārā sezona noslēdz 4. vietā pretī Irlovu, kas paliek 5. kuriem zaudējāt abas spēles regulārajā sezonā. Bija taču tāda dīvaina sajūta, vai ka pretī Irlovu? Protams, tieši viņiem bija grūtāk, tavuprāt. Es nezinu, kā viņiem bija, bet es zinu, mēs varbūt negaidījām, kad Irlova bija 5. bet tā kā sliktā ziņā. Jo es zinu, ka tur bija kaut kāda cīņa, tur varēja kaut kāds 3 komandas potenciāli mums nākt pretī, ja es pareizi atceros. Un, es nezinu, es vienmēr pie sevis teicu, play-offos kāda tā šķiet, kas nāk pretī, ja tu gribi to titulu, tad tāpat visi jāuzvar. Un tad mēs zinājām, kad ir labi, un tad mēs bijām iedziļinājušies jau iepriekš no tām spēlēm, ko mēs bijām zaudējuši, un tad attiecīgi vēl padziļināti iedziļinājāmies uz viņu analīzi, kā viņas labāk atslēgt. Var pateikt, kāda sērija bija. Jā, kā jums tā sanāca apmānīt Irlovniekus 4-0? Es saku, bijām izdarījuši savu mājas darbu un šajā spēlēs bijām ļoti fiziski un emocionāli un tā ar cīņu iekšā. Tas arī bija tā atšķirība, kas mums sezonā nebija. Un man jau šaubas par mūsu džekiem, ka mēs samest varam, vispār nebija. Un tad attiecīgi ielikām to cīņu un darbu. Es tam jau paši atnāca, var tā teikt. Tā ne, bet jā. Tālāk pusā jums jau nāk pretī Valmiera, kas 7 spēlēs ir piespiedusi Rubenu pie zemes, un viņiem arī šāds īs laiks brīvs, tā teikt, bet jums bija vairāk šīs brīvās dienas. Kā notika treniņu process šajā laikā, kā parasti, ka jums vairākas dienas brīvs ir? Nebija tā kā treniņu process mums turpinājās. Mums bija, protams, pēc tam Irlovas, sanāk dubultais weekends, tad mums iedeva loģiski 1 dienu brīvu, bet tā mēs turpinām trenēties. Treneris arī minēja, ka ir grūti, ka tajā sērijā, kad viņi iet līdzīgs, 2 pretiniekiem grūti sagatavoties. Valmiera ar Rubenu, man liekas, bija savādāk spēle tomēr spēlē. Bet prognozes bija, cik es laikam sapratu, ka mēs vairāk atvainojāmies Rubenai no sākuma. Bet Valmiera vairāk gribējās? Es saku man personīgi, ja tu gribi tikt līdz titulam, tev jāspēlē, ka tev ir visi jāuzvar, kas nāks pretī, jau kādā gadījumā.
Attiecīgi, jā, un kad uzzinājām, ka Valmiera un redzējām, kādā tajā pēdējā spēlē, mēs zinājām, ka tas jau tā garā sērija daudz no viņiem paņēma. Tīpaši, kā vietējā Rubena Valmiera, viss tas, ka nebūs viņi no sākuma pirmās 2 spēles, 2 pilnos 100. Attiecīgi, mums jau uzreiz tas ir jāizmanto. Tad pirmajās 2 spēlēs labi arī to parādījām, un tad zinājām, pēc tam, ja viņi būs atkopušies, tad jau būs tās spēles niknāks. Tā arī bija. Vienu nozāģējām pirmo. 5 spēles, jā, 4 reizes sērijā. To vienu, kur nozāģējām, tā diezgan pārliecinoši viņi nospēlēja. Tā bija viņa labākā spēle sērijā, pārliecinoši. Arī tajā gadā. Jā, arī tajā gadā, man liekas, labākā. Mēs arī, man liekas, pirmssezonā pret Valmieru spēlēm pārbaudas spēli. Bet jā, tām kopīgajām spēlēm, kas sanāca par viņam šogad. Un pēc tam jau sapratām, ka vienkārši jāieslēdz pēdējais ātrums, tas pats cīņa, gribas spēks, komandas atmosfēra. Pēdējā spēle pret Valmieru bija 30. martā, un es iekļuvu šajā finālā arēnā Rīga, un atkal 2 nedēļas jāgaida. Jā, tas pauzes, es nezinu, kā kuram laikam ir tas, ka tu, protams, spēj atkopties, bet daudz saka, ka tas spēļu ritms, ka tu esi tajā visā iekšā, ir vieglāk. Laikam tas zelta vidusceļš varētu būt vislabākais, gan jau zinu, kā nospēlēt nedēļu brīvs, un tā nedēļā tu spēlē. Tas varētu būt ideāli, bet zinu, kā ir, tā ir. Jā, es skatījos arī Lielvārds atvainojos Tāls Lekringa sēriju. Jā, kad teorētiski, man liekas, no sākuma jautāja arī džekiem, pret ko labāk laikam būtu spēlēt. Katram arī bija savs viedoklis. Kā par Tālsiem loģiski, ka mēs arī, mēs abas sezonas spēles nozāģējām. Tad Lekringam vienu uzvarējām un zaudējām. Tad laikam daļai bija, kad viņi labāk par Lekringu gribētu spēlēt, otrā tas, kad gribētu par Tālsiem vairāk, kad ir ko vairāk pierādīt. Bet, kā jūs teicu, gribās titulu, jebkurš jau uzvar. Man bija taču vairāk tāds stress, viņš zina, kā tur nav 4 spēles sērija, bet tur viena spēle arēnā viss izšķirsies, tā ir vidas jūrums, jā. Jā, tas ir visiem, ja kāds saka, ka tā nav, viņa nav. Bet loģiski, tā ir viena spēle, tu gribi, lai viss noiet loģiski, tavai komandai pa labu. Vakaram pašam, jā. Jā, tas arī bija interesanti. Mums bija labi, mums bija pat ceturtdien, tas arī sezonas laikā tā sanāca, bet mēs jau iesmējām, ka mums ceturtdien treniņi bija diezgan vēl kaut kur. Diezgan vēl beidzot mēs iesmējām, ka mēs speciāli gatavojamies tajā sestdienas vakar spēlē, ka to atmosfēru un visu laiku ieslēdzam. Jā. Tad pastāst, nebija spēlējis arēnā 6, pagājušā nedēļā. Bet tāpatās fināls, tā teikt, pēc 6 gadiem atkal finālā, kā jau tu minēji, tad nāc skatīties citas spēles. Tu gan jau pagājušajā gadā biji hokeja čempionātā kādu spēli. Es nebiju, bet skatījos. Skatījies, jā, un pirms gada tu spēlējies Latvijas izlases, kāds visi vienkārši traktoja reāli, un tagad tev pašam jāgājas tā laukuma. Jā, loģiski, ka es zināju, ka nebūs tāda pats, kā tas viss cilvēki atbalsts, kā ir mūsu hokeja izlasē, bet, protams, kā cilvēki var sapņot, un kad kaut kur varbūt, ja mēs tiksim līdz kaut tuvu kaut kam tam, uz to vienu dienu tas varētu būt nenormāli forši. Bet šogad, man liekas, bija ļoti daudz cilvēku. Gribētu pateikt arī lielu paldies visiem, kas nāk un atbalsta florbolu un skatās. Liels paldies jums. Tā kā ir tie nervi, vienmēr tur ir. Es zinu, ka vairāk ar džekiem jau runājam, ka tajā dienā vispār ēst parasti nevienam negribās tur apēt kaut kādu banānu vai kaut ko tādu. Rolands jau arī savā intervijā televīzijā izsēs koli. Tā kā ir tie nervi. Līdz tam brīdim, man liekas, ka tu tiec uz laukumu, tās pirmās pāris mājas tajā, tu biji šitie ritmā, bet tas stress, tā sajūta, man liekas, vienmēr tu biji šitie. Jā, par šo stresu tieši tā fināla diena, kā jums sākās, mums bija ļoti kopīgi, tās, teica ēši, bet mums bija ļoti pusdienas brokastis tajā dienā. Mēs bijām apsvēruši to, bet mēs to neizdarījām beigās. Mums bija komandas tāds votes, un mēs nevarējām nonākt pie secinājumiem. Ja mēs sākam domāt, tā kā, mums arī fiziskais treneris teica, tā kā, play-offos drastiski neko mainīt nevajag. Tas palielinām tikai pie slikta, bieži vien varētu novest. Tad, mēs sākam domāt, kā mēs esam vienmēr to darījuši. Un neviens nevarēja atcerēties, vai iepriekšējos tos čempionu titulu gadus kāds bija. Mēs kaut kur bijām gājuši, mēs kaut kur beig schēmojam, beigās izdomājam, labāk katram savu tā rutīnu, katrs tiek galvenais, lai esam laikā tur un tālāk jau visu. Kas varēja, cik jūs gribas zājāt? Jā, nebija tā. Jā, mums bija tas deadlines, kad tur, es neatceros, bet ir kaut kāds laiks tikai iepriekš, kad jūs tiekat ģērbtuvē arēnā.
Un pirms tam, ja kāds gribēja iet skatīties spēles laivā, droši varēja dabūt to ieejas biļeti un varēja iet skatīties. Es personīgi zināju, ka es nemainīšu no savas rutīnas, neko es diezgan pa māju ārā. Jā, bija pa māju, pastīju uz televizoru, izgāju ārā, bija šī tu spēlēja Xbox un vakarā spēlē. Visu dienu stress, jā. Nē, zinu kā, tā kā tas man vismaz tas iezogās tad, kad es to sāku domāt. Jā, bet vienkārši bija tā intervija, redzēju sports studijās, kur laikam bija Kovaļevskis un Raitums, kur viņi teica, ka vienkārši visu dienu reāli gaida, kas sāksies tūlīt šitā spēle, mācītos 8 vakarā, bet pārlaiks valkas. Tā ir pa lielam, bet es nezinu, es kad kaut ko sāku darīties, tur sāku taisīt ēst, video spēles spēlēties. Tad es zinu, ka es nomierinos, es zinu, ka es domāju par to, un tad, kad atslēdzies uz to brīdi, tad ir tāds, man tā kā arēnā jāspēlē vakarā. Par pašu finālu spēli, kā tu atceries tās sajūtas uz laukuma, kā komanda jutās tavuprāt? Bijām stresaini, arī zinu, ka es ar Tomu Bitmanu runāju, viņš teica, ka viņam arī bija šī nervi, bet tas ir tikai normāli. Mēs sanācām kopā ģērbtuvē pirms spēles, runājam par to, ka šajā dienā visvairāk būs vajadzīgs tā cīņa kopā būšana, un tas, kurš vairāk gribēs, kā ar to cīņu nebūs. Mēs arī zinām, ka nebūs ne tehniskākā, ne visiem vislabākā tur spēle, tā kā tas ir normāli, mums vienkārši vajadzēja to vairāk gribēt nekā pretiniekiem. Attiecīgi, no sākuma jau loģiski sākam stresēm. Zinu, ka Džeki mums no sākuma bija 0-1. Es parunāju pār Džekiem pēc tam, viņa teica, ka bija diezgan satraukušies pie tā rezultāta. Es kaut kā turēju vēstu prātu, man nebija īsti šaubu tajā brīdī vēl. Spēle saspringt noteikti 2-2. Otrā perioda beigas, man liekas, mēs tikai sākam izvirzīties vadībā. Kevins iemet, un man personīgi moments tas bija, kad es zināju, ka viss aizies. Pēc sarkanās, kad bija vairāk, un kad mēs iemetām, tad man personīgi vismaz bija tāds sajūta, ka mēs šito ņemam, tagad viss, it's over. Tagad galvenais ir jānostrādā tas atlikušais darbs, un tad jau, kad es mums tur vēl Rūds un Kevins iemet vēl tos, tas jau bija tāds ekstra. Tas jau bija tā kā, tad varēja visi jau nomierināt. Es zināju, ka loģiski bija jāstrādā, negribējās jau pārāk sāk priecāties, bet tā kā esot tur bijis iepriekš, jūs zinājāt, 4 finālā tas ir ļoti, ļoti grūti ievīt. Ja otrkomandas tādā aizsardzībā, tā kā es stājot, pie tā vairāk gola, tad es biju vairāk jau ielicies uz to, ka, šis notiek. Tagad, piemēram, iepriekš jau stress bijis un teicis, jau bija tāds mazāks stress, kā bija tagad jauniem. Viņiem arī bija tāds mazāks stress, nekā jums jau kāds saka, 23 gados pieredzējis. Es nezinu, jaunajiem gan jau no sākuma pirmās reizes bija stresam, bet liela daļa bija spēlējis vismaz vai pirmajā līgā vai kaut kādā veidā arēnā bijām jau tikuši. Attiecīgi, tad jau ir bijuši vieglāk, bet, gan man nebija arī visvieglākā reize, gan es zinu, ka arī citi arī pieredzējuši, Džeki bija arī uz nerviem, tā kā gāja baigi atšķirīgs kā kuram. Neviens nebija toču vislielākajā mērā, to es varu garantēt. Pēc izšķirošās sirēnas tā teikt, var vispār aprakstīt tā gandarījuma sajūta, ka tu visu gadu esi gājis to arēnu un ir tas tituls, vai par to? Jā, es zinu, man personīgi tajā brīdī es biju nospēlējis tās pēdējās maiņas kaut kādu labu laiku. Es biju pārskrējies, nebija elpas. Un es redzu, ka visi manēja iet un lēc. Un es nezinu, vai to var kaut kur redzēt, kaut kādos video. Es tā kā vecs ops, tā kā apstājos un bija šī tā atvilka elpu. Jo nebija tik viegli tajā brīdī, tā duroša sajūta sānās tā. Bijuši atvilka elpu un tad aizstāja līdz visiem pārējiem. Jā, es domāju, tas ir noteikti kaut kur redzams. Bet jā, protams, sajūta fantastisks uz to mirkli. Tad visas pasaules problēmas aizmirstās. Tur es gaidu to procesu, visas tās medaļas un kausus. Tas ir viss, kāpēc jebkuram Latvijā gribās to darīt. Tas ir tas ultimātais mērķis. Kad tu tur tiec uz tā pusstundu, kamēr tas viss vēl tur iesēžās, tev ir baigi forši grūti aprakstīt vārdos. Par tālāko procesu, par svinībām noteikti pajautāsim vēlāk. Mums skatītājiem par to ļoti daudz jādājums, tas skatītājiem ļoti interesē. Bet par taviem nākotnes plāniem nākamā sezona?
Jā, ar manu aģentu. Nē, es jokoju. Nē. Bet jā, es florbolu gan jau spēlēšu. Es pieļauju tepat Ubrukā Latvijā. Nav citi klubi interesējušies par tevi? Nē, ja ir, tad man nav paziņojuši. Nē, bet es nezinu, jā, grūti pateikt kaut ko florbolu karjerā. Varbūt ir vēl kaut kāds pāris lietas, ko gribēs man pierādīt, ko es pats ar sevi neatkarīgi, kur es to varētu spēlēt vai kaut ko tādu. Bet tā, pagaidām provizoriski skatoties, visticamāk turpat Ubrukā. Bet es tagad mentāli esmu, ka tev viss tas beidzās, tā mentāli tādu mēnesi, pusotru paņem pauzi no tā viss. Tā kā tā, bet nē, es jau jūtu to sajūtu, kad gribēs jau bišķīt arī padarboties kaut kad sēdēju mājās. Domāju, varētu aiziet pamētāt, būtu, kur varētu. Jā. Pirms mēs ķeramies pie skatītāju jautājumu, mums katram viesim ir tāda lieta, ka mēs uztaisim Viktoriju, cik ļoti viņš zina pats par savu. Mans pirmais jautājums tātad jau runājām par Latvijas 11 izlases 2011. gadā bija čempionāts Zviedrijā. Tev šajā čempionātā 4 spēlēs bija 2 piespēles. Vai tu atceries, pret kuru valstu atdeva savu piespēli pirmo un kuram komandas biedram? Tagad? Man liekas, tas ir Jānis Gauskas. Bet par ko mēs spēlējam? Nav tas Jānis Gauskas. Nē! Ānijas, kur atņemt Jā. par Poliju. Jā. Ok, un pret ko? Par Poliju? Jā, un zin kā, es pat esmu atradis video šī te piespēlē, pēc tam arī mēs noteikti varam ielikt. Jā, man liekas, ka tā bija kaut kāda mazā nērtā piespēle, viņš vienkārši ieripināja. Jā, tā es arī to atceros. Mums ir vēl viens jautājums. Pret kuru komandu iemet savus pirmos vārdus virslīgā? Es nav tikai Nē, es tikai jāuzliek, jo tikai mēs atcerētos. Gadu vismaz var nosaukt. Ko vajag 16? Nē? Nē. 17? Jāgarāk? Es zinu, ka Cēs laikams. Nē. Es zinu, ka es pret laikam, bet laikam tas bija nākamajā sezonās. Par ko es varu? Es tiešām nepateikšu. Vienkārši mīnu komandas. Tā, es tagad domāju, ka es neesmu baigi daudz iemetis, tā kā tas nevajadzētu būt tik sarežģīt. Tas ir 15. gads, 1. novembris, varbūt tas kaut ko izsaka vairāk. Mami? Nē. Bauska? Nē. Es nevaru. Es neesmu tik daudz iemetis, lai šitas būtu grūti. Tā. Kas vēl? Es nezinu, kādi hints vai šo komandu. Logo, vai tas būs pārāk viegli? Komandai tagad mainīgs nosaukums, viņai ir savādāk tad. Lielvaina? Nē. Tā kā, saglabājas ir tā teikt, noņēmis nosaukumu vienkārši komanda saucās kā pilsēta. Vienkārši kā pilsēta. Jā, viņai arī tāds nosaukums specifisks. Tāds agresīvs. Fuck. Es vispār domāju, kāds mums ir koncerts līgās, reāli policis esmu. Dzīvnieks. Dzīvnieks? Pagad. Šķiet, varētu teikt dzirdot pāri. Vecos vēc sākies lēcās. Es jau tik daudz viņus šeit. Es vienkārši neesmu, man tas moments ir izgājis. Lāpās emocijas tev ķekavas bulduks. Ķekavu? Jā, es nemaz neatceros. Jā, un rekomendācijā video no šīs tev pirmā. Abrīnojam šos arī gribu redzēt. Sekundē laukumā atkal lec. Tu tieši bija noraidīts. Jā. Pilnā sastāvā spēlē. Ubruks komanda un Ulis Mētro uzreiz arī reagultējās pie priekšējā epizodi. Jā, tāpēc, ka es jau neatceru. Es zinu, ka man tas haircuts bija, bet es domāju, ka es vēl jaunāks te biju tad, kad šito es biju aizņemts. Noraidīt tā soliņa vietni. Jā, ok. Interesanti. Es biju rītīgi pārliecinās, kas bija šitie pašā sezonā par Blacking. Jā. Ok, mums tagad ir atstādāt skatītāju jautājumi. Un diezgan daudz atsūtījuši. Mums ir cenšamies tādas labākos, kas mums ir. Šādi man nav ko slēpt. Nav ko slēpt. Labi, tādā arī tā.
Pirmais jautājums ir vienkārši Artūrs. Līdz cikiem Šaudāts Artūram. Līdz cikiem jūs svinējāt? Agri. Es nezinu, es nemāku par visiem teikt, bet ilgi. Es zinu, ka man bija tas gods savākt lielo čempionu kausu uz mājām. es pateicu, ka es aizdīšu šo drošībā. Mēs braucam iesiet abas taksī. Braucam mājās. Tā jautājums no Vējuši Emma. Kas bija galvenais iemesls, ka tu biji spējīgs piedalīties visās 30 spēlēs? Visās 30 spēlēs? Labi fiziskā sagatavotība. Liels paldies mūsu trenerim Matīsam. Ļoti labi sagatavot sev pirmkārt. Es nezinu, es tāds lielāks džeks esmu. Man ir ļoti karjerā paveicies, ka man maz traumas ir. Un pārsvarā tas, kas izslēdz džeks, ir tas traumatisms. Man ir tiešām ļoti liela veiksme karjerā, ka man ir salīdzinoši ļoti maz sanākušas. Jā, es nezinu, staipos no rītēm, varbūt dažreiz, kad pieceļos. Nav tik noteikti, bet jā, smags esmu daudz gaļu, grūti salauzt. Tālāk jautājums Demskis, kā tev gāja svinībās pēc kausa iegūšanas? Fantastiski satiek milzīgi daudz cilvēku. Žēl, ka Robs nebija. Robs, mēs viens otru Robs basīt spēlē, un šobrīd Lietuvā šautots Robim. Man liekas, viņam ar kaut kādā finālā jāspēlē. Man Latvijas labi sportā. Bet jā, satiku ļoti daudz florbolu saimes cilvēkus un draugus un draugus. Viss, zin kā svinības, viss super, baigi foršots. Līdz pašam brīdim. Ļoti labi. Tā jautājums no tava komandas biedra Ralfa Grīnvarda. Kā tev radās iesaukt Ulvuzars? Es nezinu, tas džekiem. Man liekas, Edvards Stūri to izdomāja, kad bija šī izlietoja savus plecus kaut kādā spēļu laikā. Tad viņš tā kaut kā vienreiz iesaucās un laikam viņš kaut kā panesās pēc tam. Tālākā jautājums no Rūtas Šeitā, kas to mīļāk vidusspēli pirmajā uzspēlē izlūks tātad finālā. Mīļākā vidusspēle? Tas ir grūts jautājums. Tev vairāk tās sporta spēles, kas ļoti šaušana. Zini kā, visam pa vidu. Es biju jaunāks, es ļoti daudz Counter-Strike spēlēju. Tagad esmu pārbīdījies no kompi uz Xbox, vairāk NHLs, basīts tūkai uzrukāju. Šobrīd, es nezinu, kas man būtu jāsaka. Šobrīd Elden Rings, esmu milzīgs nūģis. Labs, tā galvenais jautājums no tavu komandas biedra no Roberta Branda. Iedot labu piespēli vai nobaķēt metienu? Nobaķēt metienu. Tālākā mums ir jautājumi no sprīdīšiem. Let's go! Jā, tad pirmais jautājums. Kāpēc Pēteris ir sermulis? Tāpēc, ka tas ir ļoti ilgs. Sermulis ir tā kā, es zinu, angliski tas cilvēks weasel. Jā, tā kā viņi ir Īslandē, tie ir tā kā balti tādi gari nūdeļi tādi dzīvnieciņi. Un viņš tā kā Pēters, tu pasaka, ka viņš kustās, viņam tās kustības, viņš tāds plūstošs, bet tāds neparedzams. Un tad jā, mēs sēdējām čekiem teicām, Pēčuks. Sarmulis vienkārši vislabākais, viņš ir viens no vislabākajiem medītājiem. Ja mēs skatāmies dokumentālu filmu par viņu, rītīgi klāsni iesaka visiem noskatīties dokumentāli par sarmuļiem. Nenormāli krūti dzīvnieku. Viņš ir nenormāli labs mednieks, tāds maziņš un izstāst ļoti mīļš, bet ļoti draudīgs. Tā kā ir labs mednieks. Jā, tad vienkārši kaut kā salikās. Man jau vienkārši gribēja izstāstīt, ka es brīdīšu, lai šo visu zinu tā. Jā, Pēters Streičs ir sermulis, viņš ir ultimātais sermulis. Un vēl viens jautājums, tāds sarežģīts. Droši. Kurš ir tavs mīļākais sprīdītis? Kurš ir mans mīļākais sprīdītis? Šautauts visiem 3 sprīdīšiem. Sāksim ar to. Džeki, liela malači, nesat Latvijas vārdu ārvalstīs, tiešām klāsu, sekojums arī līdz visiem šogad. Bet jaunie, es atvainojos. Pēčuks ir mans mīļākais sprīdītis. Diemžēl, no contest. Bet jūs arī esat vislabākie. Bet Pēters ir vislabākais. Okay. Tālāk jautājums no Kārļa Bitmaņa. Vai tev ir kaut kāds spēles rituāls un kaut kas tāds pirms spēles? Pāris lietas ir, jā. Es tā kā, zinu, visu nevaru stāstīt, bet man nav tik daudz arī, bet es skatījos par stigmām arī, par, tā kā spēlētiem rituāliem, kaut kas tāds.
es saprotu, ka ir baigi jānosver tā līnija, tā kā, lai, man jāizdara šitais, lai man iet labi, un lai man tā kā nav kaut kāda viena lieta, kas neizdarīšu, un tad, ķipa, viss slikti tajā dienā. Man izteiktākā lieta ir, ja man ir zeķes ar L un R, un ja man būs divas, pieņemsim, man ir vairāk pāris zeķiem, es paņemšu divas L zeķes līdz, es jutīšos nērti, es nezinu pēc, bet tā ir. Un es velku labo zeķu un labo kurpinu. Tas ir tā kā, jā, tāds izteiktākais ārpus tā nav nekāds tāds super detalizēts. Iedzeru kafiju vai enerģijas dzērienu dažreiz pirms spēlēm, bet tāds vēl kaut kas, ko es varētu pateikt. Tas ir tas izteiktākais. Jā. Es zinu, ka es dažreiz esmu kaut kur autopilotā runājis, kad uzvilcis kreiso botus, tad viss nost un sāk no jaunas. Tālākā Klaus Araksā jautā, kur ir neparodzīgā komanda LV Florbola līgā priekš Ulbrikstieši. Viņš jau ir uzzināti informāciju. Viņš ir tavs nodos. Baigi atkarīgs no katras sezonas. No šo sezonā Talsa? Talsa Jūnlava, jā. Tas arī spēlējās divi zāģi, jā. Talsa tiešām arī. Mums ir sanākuši pēdējos gados daudz spēles arī pagājuši gadu. Mēs spēlējām playoffos, tā kā Talsos aug ļoti jaunu, talantīgu florbolistu un arī Arts Raitums ar Tomu Akmenovu, viņš ir ļoti, ļoti labi audzina. Tā kā, jā, tur šautauts viņiem tiešām jauni žeki, ļoti talantīgi un ļoti, ļoti cītīgi strādā pie tā, kad, lai tur viss notiekās. Šīs epizodes piesnīs tev tā teikt, ka piedāvās. Tā negad pirms spēles. Jā, paldies mūsu skatītājiem par jautājumiem. Forši, ka sastādīt vairāk tādu, zinām, florbolisti, tādi savēji zinām. Par starpsezonu, ko pa vasaru darīsi? Es domāju, ka no sākuma atpūtīšos. Otrs ir, kad aktīvi strādāju. Braukšu arī pāris komandē. Mums tūlīt došos bija šī Zviedrija. Tieši darba ziņā, bet es zinu, ka sakoju arī tāpat sportam līdzi. Ļoti aktīvi skatos NHL playoffs. Ļoti labs ziņas šogad ir. Tev favorīta NHL? Diemžēl Detroit. bet viņi nav playoffos. Es šogad lieku uz... Man bija starp Dallas un Vegas, bet Vegas man nepatīk, tāpēc, ka viņi tikko izdarīja atkal to long time injury reserve prikolu ar Marku Stone. Tas baigi nepatīk, bet... Un gribētu uz Dallas. Dallas ir forša komanda. Dallas vai Florida? Tad jā, atpūtīšos pēc. Un kaut kad sākšu trenēties. Beigās tāds tavs novēlējums florbolistiem, ko esi darījis starpsezonā, kā trenēties, uzturēt savu formā? Noteikti visiem jaunajiem, arī vecākiem, arī visvecākajiem florbolistiem ieteiktu tiekties uz saviem sapņiem. Ja jums ir tās iespējas, žeki braucat uz ārzemēm uz to vienu gadu. Ja jums pagaidām nav kas piesien, tad aizbraucat, jūs nenožēlosiet, kurā brīdī atbraucat atpakaļ. Man bija fantastiska pieredze un kaut vai tur nebija lielākais stārs, es darītu visu to pašu vēlreiz. Tiešām super. Un lai noturētu sevi formā un palielam klausties savos fiziskajos treneros, jautājiet viņiem padomus. Viņi zinās labāk, jo viņiem tā fiziskā sagatavotība, tas ir viņa darbs un klausties. Darat visu pēc labākās sirdsapziņas un vienmēr cenšaties atdot savu labāko efortu. Pēc tam viss rezultāts sakos. Tagad teikšu to paldies par šo sarunu, lai to viss izdotās. Redzēsim, kur mēs to nākamā sezonu redzēsim, tā šaubu kā kaut citur, piemēram, Talsos tā teikt, iespējas. Tā kā jā, paldies arī visiem skatītājiem, paldies arī Āgenskalna tirgus jauniešu tātad stacijai par šī podcastu iespējamību šeit. Tā kā mēs tiekamies jau citās epizodēs. Paldies!